Šķēlīta siera, šķēlīta šķiņķa, dažādi dārzeņi, majonēzi un visam pa virsu vēl viena šķēle maizes. Tā šodien Latvijas Lauksaimniecības Universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes studenti gatavoja garāko sviestmaizi. Katrs students jau no rīta ejot uz lekcijām pieceļās pēdējā brīdī, protams, un tad, ko viņš var pasēt, uzsākt sviestmaizi tieši tā. Un tā rezultātā arī sviestmaize mums arī radās. 30 pāri darbīgu roku nepilnas stundas laikā uz 200 klaipiņiem maizes uzlika 36 kg šķiņķa, tikpat daudz siera, 35 kg majonēzes un asumam piešķīra 2 kg sinepju un 400 g piparu. Vai sviestmaize ir studentu biežākais pārtikas produkts? Noteikti! Brokastīs, pusdienās, vakariņās. Un kā tad bija veidot to garo sviestmaizi? Bija labi, man patika. Sviestmaize izdevās tik gara, ka aizņēma teju vai visu Jelgavas pils pagāmu. Tāpēc žūrija, kas uzraudzīja visu gatavošanas procesu, bija krietni ko nopūlēties, lai putriķu veikumu izmērītu. Kad žūrija, lai arī mazliet devalvējot metru, nospriež, ka sviestmaize ir 100 metrus gara un klātsošie savām ovācijām to apstiprinājuši, var sākties pats gaidītākais process – degustēšana. Vienkārši burvīga maizīte, sieriņš, salātiņš, šķiņķītis, majonēze, īsta studentu sviestmaize, es teikšu. Vai bieži tāda sanāk ēst? Tik garšīgu es teikšu pirmo reizi ēdu. Par varenu garšīgu to atzīst arī citi klātesošie, un tikpat ātri, cik sagatavota, garākā studentu sviestmaize tiek arī apēsta.